Viņa ir mūziķe, grupas astronauts soliste, grāmatas piezīmes uz šaubu malām autore, Nulle ar grupu iegūsi vairākus zelta mikrofons. Ar skaļiem aplausiem Māra Upmane-Holšteinē! Vienu mikrofonu, kad mums atņēma par dizaina albumu. Nu jā. Par albumu dizainu Singapūras Satīnam. Sveicieni. Labvakar. Es vienmēr saku grupu astronauti jūsu priekšā. Un tas ir gan arī tāds kā jau standarta teikums. Un šodien ļoti ārpus komforta zonas šis, jo nav puišu man skaisto, ja? Un nav instrumenti neviena. Es vismaz palūdzu, redzu, tas izdīts man iedeva vismaz mikrofonu, lai man ir tāds kā mazs drošības saliņa kaut kas pierasts. Bet šodien es esmu solo, un Matīs Markovskis skaistā bilde. Un šis piestāv šodienai, jo viss man stāsts arī ir par to, kā izkāpt no komforta zonas. Un tas ir sanācis man vairāk kārt. Pirmajā daļā būs par to, ka tas sanāca nevisai veiksmīgi, bet ļoti smieklīgi. Otrajā daļā mazliet nopietnāk, ja? Nu tātad. Jā, es arī neesmu ļoti pieredzējis runātājs, jo parasti mans runas skan apmēram, kur ir jūsu rociņas, vai ne? Un kā jūs šodien jūtaties? Starp citu, kā jūs šodien jūtaties? Ļoti labi. Un tad es domāju, ja man ir jārunā, tad man ir jāmācās no labākajiem. Jūs zinat, visi lielie personības izaugsmes koči un labākie spīkeri visi vienmēr saka, ka lielā dzīve sākas tad, kad izkāp no komforta zonas. Un tad es vakar arī iegūglēju reāli, kurš tad ir to īstenībā teicis. Kur atradu Neils Donalds Velšs. Dzīve sākas tavas komforta zonas beigās, un es nolēmu, ka es neiešu izgudrot velosipēdu un darīšu tā, lai sanāk. Ja? Tāpēc es eju pēc šī teikuma, runāšu par to, kā izkāpt no komforta zonas. Un man ir dažas īpašības, dažas lieliskas īpašības, un dažas īpašības, kuras ir labākās un sliktākās arī reizē. Un viena no tādām ir, man šķiet, diezgan iespējams vīrišķīga tāda īpašība saknē, kur viss, lai es kaut kam piekristu, ja jūs gribat dabūt no Māras jā, tad priekšā jāpieliek vienkārši vārdu izaicinājums vai challenge, vai kaut kas saknē ietver, tu jau šo nevarētu, un tad man tāds, try me. Un tad vīrs arī teica, ka man nevajag šodien piekrist šeit būt. Es saku, kāpēc? Jo viņš saka, tu īpaši labi nemāki par sevi pasmieties. Un tad, ja pirms tam es šaubījos, vai teikt jā, tad tāpēc es tagad esmu. Paldies vīram. Es domāju, ka šeit ir tikai viens, kas kaut ko zina par TikToku. Man arī ir TikTok pieredze. Šis jautājums, kā kļūt virālam TikTokā, ir mans galvenais šī vakar stāsts. Jo es, principā, jūtos, ka es jums varu atklāt formulu. Jo man izdevās, iespējams, jūs to esat aizmirsuši vai neesat pamanījuši, bet man izdevās izšaut ļoti ātri, gandrīz ar pirmajiem soļiem TikTokā. Un par to es arī pastāstīšu šodien. Jā, Covid laiks ir mīkstinošais apstākļus visam šim. Jo Covid laikā man šķiet, ka mēs visi jukām drusku prātā un katrs mazliet pa savam. Tad iesim uzreiz atpakaļ uz to īpašo mirkli, kad es atklāju formulu, kādu. Es padalīšos ar recepti, bet brīdini jūs varat to mājās atkārtot, un jums varbūt arī sanāks. Bet tas ir arī no sērijas Be careful what you wish for. Ja? Tā kā nevienmēr mēs iztēlējamies, ka būs lieliski, ka būs pamanām un uzreiz būs lieliski. Bet tā tad es 2021. gadā, februārī vai martā pamostos no rīta. Tas ir laiks, kad man mājās ir zīdainis. Un kā 3 bērnu māma, es esmu ļoti profesionāli jau apguvusi visas iemaņas arī naktī pusmiegā izdarīt, nomainīt pamperu, nav nekāda problēma. Es nemaz neesmu pamodusies, tas ir autopilotā, tas ir viegli. Varbūt tas nav vienmēr perfekti, un tad gadās tāds rīts, kad es pamostos. Es pamostos un uz grīdas kaut ko atrodu. Un tas objekts ir tāds nenosakāmas formas, sažuvis, sakaltis, un sākumā es nevaru īsti saprast, kas tas ir. Es daru to, ko darītu katrs vecāks, es lieku pie deguna, bet man ir Covid. Un jūs zināt, Covid simptomus lieliskākos. Un, tātad tas, ko es atrodu, tiešām ir tas, ko jūs domājat. Jā, tā ir kaka. Bet mans deguns par to neliecina. Un tas man liekas ļoti, protams, amizanti un interesanti. Un es lieku vienreiz pie deguna, otrreiz pie deguna. Es domāju, šis man ir vienkārši jāizsūt draugam. Un es nofilmēju video, kurā es turu šo brīnišķīgo objektu.
Viņš izstāsta pēc tādas siena gubiņas maziņas, tādas sažuvušas. Ja? Un tad video, ko es filmēju un aizsūtu draugam, ir apmēram šāds. Tā kā, es atradu kaku, man liekas, es atradu kaku. Es neesmu pavisam droši, vai tā ir kaka, bet man liekas, ka tā tiešām ir kaka. Tā kā, bet nekā, tiešām nezinu. Tā kā, pēc smaržas nevar pateikt. Šo aizsūtu un es saņemu tur urravas, tā kā, wow, šis ir tik smieklīgi. Un tad seko izaicinājums, kur ir tā kā, tev vēl vajadzētu teikt viņu pagaršot, vai ne? Jūs zināt to anekdotu par zaķīti, ja? Zaķītis iet pa mežu, viņš atrod kaut kas brūns, un tad viņš tā kā pagaršo, fuj, kaka labi, ka neiekāpu, ja? Šis stāsts ved tajā virzienā. Jā, tā tad es filmēju, tad es nolēmu, kad es gribu iepriecināt ļoti savu kolēģi. Un es nolēmu, ka es varu nofilmēt otro daļu šim video. Otrā daļa ir režisēta. Man ļoti paveicās, jo man draudzene kā reiz ir uzdāvinājusi šokolādes tādu brīnumu, kuram virsū ir mazas bumbiņas. Un ja viņi nokasa nost, tad izstāsta ļoti atkal tādas pašas līdzīgas nenoteiktas formas objekts. Es pieaicinu pat visu ģimeni iesaist bērnus, jo tur vajag pacietību tā kārtīgi noskrubināt tās bumbiņas. Ja? Un tad es esmu ļoti apmierināta ar šo savu darbu, un es nofilmēju otro daļu. Tātad es nogaršoju šo šokolādi. Tā kā sāku ar to pašu, tā kā nekā. Tiešām nekā, laikam jāpagaršo. Joprojām nekā, nevar pateikt. Lūk, un es aizsūtu šo arī video savam draugam, un mēs saņem vienkārši ovācijas, un tas ir tik izcili, un tad es nolēmu, ka, tā kā visi saka, Mārai nav humora izjūtas, ja? Es nolēmu, ka man ir jāpierāda visai Latvijai, ka viņi tomēr man ir. Un tad es samontēju šos abus video kopā. Un ielieku TikTokā. Jā, principā. Tātad es uzreiz varu pateikt, man bija skaidrs, ka tas nav Instagram materiāls. Ja? Jo Instagramā es arī ieliku storijos, un tur bija tikai daži emoji. Un tā kā daži tādi smieklīgi, daži tā kā, vai ne? Bet tā kā nekas īpaši, nekādas reakcijas. Vīrs arī pārsmējies, ja kas tas bija ar viņa akceptu, jo es vēl bišķi šaubījos, bet man likās, Gorans gan ir gudrs. Ja viņš saka, ka var, tad šis te var likt. Jā, un tad sākas tas, ko es negaidīju. Sākas komentāru jūra. Un sāks ļoti daudz skatījumu ir, un daži saprot, ka šis ir joks, bet izrādās, ka lielākā daļa nesaprot, ka šis ir joks. Tādai plašākai bildē es pa vidu esmu paspējis iet dušā, izmazgāt matus. Man ir, sākumā es esmu samiegojusies, tikko pa taisno, izvēlusies mati, tur tādi pinkaini. Un tad es esmu pilnīgi svaiga, tā kā, un montāža ir, brutāla. Tā kā šodien neviens neatļautos tik slikti samontēt divus video kopā. Un neviens to nepamana. Tas, man liekas, tik apbrīnojami, kā cilvēki var fokusēties uz to domu un ideju un nemanīt, ka tas objekts ir jau pilnīgi citādāks un ka pati izskatos citādāk. Ja? Un tad sākas komentāri, kad cilvēki reāli gandrīz vemj skatoties šo. Un tad ir labākajās versijās cilvēku uztraucas, vai man viss ir kārtībā. Tas ir mīļi. Sliktākās versijās vienkārši sauc man par stulbu. Bet tad vissliktākajās versijās ir tas, ka šis reāli sāk trāpīt manai grupai. Un es saprotu, ka tā jau ir lielāka problēma par manu kaut kādu pašapziņu un stāju, vai ka mans ego ir aizskarts. Tur sākas reāli uzbraucieni. Es nekad nevarēšu aiziet uz grupas astronautu koncertu. Es nekad vairs nespēšu klausīties nevienu dziesmu. Un tad sāk mainīt dziesmu nosaukums komentāros. Es vēlos dejot kakā. Un tā daļa manas kakas. Tā kā dzejnieki Latvijā netrūkst, ja kas. Tad, protams, ka šis ir jāpārpublicē arī mūsu Latvijas lielākajiem mēdījiem, jo tā ir diezgan svarīga ziņa, protams. Un tad 3 dienas raudu par šo, un tie, kas man pazīst, zina, ka tā diemžēl nav metafora. Un tad es saņemu beidzot roku dušā un sāku ķerties vērsim pie ragiem šo labot, jo grupas nākotne tomēr svarīga. Un tad es zvanu šiem mēdīju draugiem, lūdzu izņemt, un tiem daži izņem, daži neizņem. Tiem, kas neizņem, aizsūt paskaidrojošo vēstuli, ka nē, es neēdu kaku. Ja kādam vēl bija zālē šaubas, es neēdu to kaku. Pat nepieliku mēles galiņu, ja kas. Tā bija šokolāde no Holandes. Un es atvainojos visiem, jo es nenojautu, cik es esmu izcila aktrise. Un atvainojos šajā vēstulē arī visiem, kuram esmu sagādājis negatīvas emocijas ar savu perfekto tēlojumu. Tas ir mums
mans pirmais stāsts, kur es ļoti ilgi mēģināju aizmirst. Iespējams, ka lielākais fuck-ups ir tas, ka es viņu atkal paceļu, jo man viņa izdevās patiešām, tā kā beidzot, kā cilvēki jau bija aizmirsuši. Un tomēr, kur ir otrais solis, kad es izdomāju atkal izkāpt no komforta zonas. Un šis ir tāds svarīgāks, apzinātāks, lēnāks un lielāks, bet, saknē jau arī iespējams, ka šis teikums jau ietver sevī fuck-upu. Māra izdomā rakstīt grāmatu, Un, ja jūs zināt manu stereotipus, tad tā es arī domāju, ka šo notikumu uztvers varbūt citi. Man vienmēr ir licies, ja tu dari kaut ko labi, tad dari to, kas tev sanāk. Un neesam mēs neviens emulators. Es vienmēr esmu smaidījis, piemēram, Andris Buls nolēma izdot dzejas grāmatu, tā kā kāpēc? Vai Agnese Zeltiņa taisīs tagad rotas? Kāpēc? Un Igo apgleznos mālu. Un tā. Un tad tikai pēc laika es saprotu, ka Andrim Bulim ir jau 4. grāmata un visas pieprasītas, un ka Igo pirmā interese vispār dzīvē ir izrādās bijusi tieši māksla pirms mūzikas. Un Agnese Zeltiņas gradzenes, kad es ieraugu, es arī siekalojos un visiem stilistiem mēģinu nočiept, un manām meitām ir viņas rotas. Un tā kā beigās es kļūstu par fanu, bet es nemainu faktu, ka manī joprojām ir šie stereotipi, neskatoties šiem 3 lieliskajiem piemēriem. Un tad es domāju, ka tā droši vien redzēs arī manu grāmatu, tā kā, ar jautājumu zīmi, kāpēc. Un tad par to domājot, man uznāk liels šaubas, tad, kad tas ir ļoti tuvu. Sapcīt, es noturēju līdz pat pēdējiem brīdim. Šoreiz es zināju no TikTok turēties pa gabalu, un es nerunāju par to, kamēr viņa tiešām nav gatava, jo es nezināju līdz pēdējiem, vai es saņemšos tam solim. Bet, ir tas brīdis, kad viņi ir jau tipogrāfijā, un visas vīras jau ir iedarbinātas, bet es reāli nevaru gulēt. Jo es domāju, tā ir grāmata, kurā ir visi manas dzīves tā kā fuck-upi līdz šim kopā sarakstīti. Un tad es iztēlojos, ka nē, ka tas ir pat daudz. Viens ir, kad mēdī vai ne kaut ko par tevi raksta, bet otrs ir, ka tu pats, vai ne, un tad kāds var nākt visādi atpakaļ, tad es guļu gultā un es iztēlojos, ka es esmu noīrējusi līdz mūža beigām storage boxu, un visi 4000 grāmatu ir tur iestumti aiz milzīgas atslēgas, un ka es nevienam viņas nerādīšu. Tas nekas, ka viņas ir sadrukātas, Bet, tomēr, vēl tam pa vidu man vīrs arī piemet mazliet. Mums ir viņa vienmēr lielisks sarunas. Viņš piemet man tādas vēl pērles, lai es vēl ilgāk šaubītos. Viņš lasa man līdzi, rakstot, izlasa pirmās 4 nodaļas, un tad mēs diskutējam. Ļoti daudz no viņa ir nācis grāmatā labā. Bet šī diskusija arī ir laba, bet man ir tā kā samulsina. Viņš saka, baigi forši, tu kā varonis grāmatā tā labi attīsties no tā, ka sākumā esi tāda iedomīga un egocentriska, un tad tev dzīve bišķi sadod. Un to pasaka tās vīrs. Un es saku, tā kā, kurās rindās parādi man? Viņš saka, kāpēc? Es saku, lai es varu padzēst. Viņš saka, kāpēc tu gribi feikot? Jūs varat minēt, cik dienas es ar vīru nerunāju? Tas ir stāsts par to, ka mēdī jau tev parāda visu kaut kādu, un tad, man liekas, es beidzot uzrakstīšu, tā kā ir, bet izrādās ir kaut kāda tā attieksme, kura tur parādās pa vidu starp maniem tekstiem, vai ne? Un tāpatās man bija brīnišķīgs saruna, tas jau gan vēlāk, kad grāmata ir ārā ar psihoterapeitu, kur Lilita galvenā redaktora, kad viņa intervēja, viņa nejautā neko par to, kas ir uzrakstīts. Viņa runā tikai par to, kas nav uzrakstīts un kas ir uzrakstīts zem rindām, un tad saprot, tāpēc pat nenojaut, ko es esmu uzrakstījis. Tas ir kaut kur par to, ka tu nenojaut, vai ne? Un kāpēc negribās bišķiņ laist to visu ārā. Un tad es iztēlēs visus veids, kā šis var atspēlēties. Dziesmu nosaukums varbūt tur grūti pārmērīt no grāmatas gluži, bet visādus virsrakstus, godvārds, zelta virsrakstus, tur tomēr tā presa varētu atrast blakus izdzēstiem kakas storijām, vai ne? Un tad sev mierinu, gan jau, ka izlasīs kādu 50 cilvēku, un tas domāju, labi. Jo, zin kā, man, piemēram, mājās ir visādi mūziķu grāmatas, bet arī grāmata, Nirvanas grāmata, PJs Harvejs, Bjorkas, un viņas visas tur stāv. Vienīgā, ko es esmu izlasījis, palasījis līdz pusē, ir Deiva Grola. Tā kā viena no visām, tām smukajām. Es domāju, labi, varbūt cilvēki nopirks, jo smuks vāks. Lai viņi tur stāv plauktā, un tad es sevi tā nomierinu, un tad viņa iznāk, Un tad prezentācija ir brīnišķīga un skaista, un es redzu, ka ir tik daudz mani cilvēku, un es nopriecājos, ka Bērēs arī būs daudz cilvēku tātad. Un es jūtos, ka jauna Māra ir piedzimusi tajā dienā, kaut kas ir atsevišķi
spējīgs pastāvēt arī ārpus grupas, un tas ir īstenībā ļoti, ļoti skaisti. Un tad es gaidu tās atsauksmes. Gaidu, kādi būs tie komentāri. Un nāk pirmās atsauksmes, un viņas nesit. Un nāk otrās atsauksmes, un viņas arī ir diezgan saudzīgas. Un tad es gaidu, kādas būs atsauksmes no čaļiem, jo meitenes raksta, ka viņas rezonē, bet tur ļoti daudz jūtas, un meitenes varētu ar tām emocijām rezonēt. Un tad es domāju, kā čaļi lasa, kad Džeki lasa, tad es domāju, ka Dievs, un viņi lasa to nodaļu par kroptopu, kurš tur vākas koncertu vidū uz augšu. Un es domāju, tā kā awkward, un kā visas tās pārdomas. Bet arī čaļi saudzē. Un tad man bija viens draugs, kurš ir smagās mūzikas pārzinātājs. Ja? No viņas dabūja brīnišķīgu komplimentu. Viņš saka, es lasu tikai psihu narkomānu grāmatas. Ja? Un viņš saka, un es izlasīju tavējo, un... un viņš saka, ka viņš ir pārsteigts, ka arī pilnīgi normālas meitenes, un par to mēs varētu padiskutēt, bet idejas, ka pilnīgi normāla cilvēka grāmata arī spēja noturēt interesi. Mans vīrs, tad, kad viņam mazliet parādīja šo prezentāciju, viņš teica, uzmanies, lai neizskatās pēc grāmatas reklāmas. Un es domāju, bāc, tā grāmata, es viņai veltīju tik daudz laika un tik daudz šaubu, pērciet to grāmatu, lai skan pēc reklāmas. Man nav tā kā, es nesatraucos par to. Un es domāju, kas tad ir, kāpēc man šoreiz, tātad otro reizi kāpju ārā no komforta zonas un atkal mēģinu parādīt kaut kādu tādu šķautni, ko citi nezina. Un kāpēc tad šoreiz mani pasaudzēja, tad, kas ir daudz lielāks, kur varētu dabūt pretī, tur varētu urķēt vēsturi, kuru bija taisnība un tā tālāk. Es domāju, ka varbūt cilvēki tomēr novērtē, ka tu stāvi tur tāds pliks, un man liekas, šovakar visi, kas dalās ar saviem fakapiem, bišķiņi atļaus ar šīs skatuves arī metaforās runājot, bišķi stāvēt pliki, un laikam jau to novērtē, kad stāv tāds kails, tad tev ar tiem akmeņiem nemet. Šīs, starp citu, ir Alanis Morisiet, viņas dēļ man visu dzīvi ir gari mati, tagad jūs zināt. Jo es sapņoju par tādu videoklipu, kur stāvēšu tikai matos apsagusies. Tas vēl priekšā. Jā, un kas ir visbrīnišķīgākais caur šo grāmatu, man izdevās reāli iegūt izlīgumu ar saviem veciem fakapiem, un ar veco fakapu cilvēkiem, atjaunot pat drusku salauztas durvis, sūtot saskaņot kaut kādas nodaļas, kuras man neļauj gulēt. Un beigās sanāk, ka otrā reize bija tā veiksmīgā, un es gribu teikt, draugi, noslēgšu ar teikumu, dzīve un fakapi sākas izkāpjot no komforta zonas, un tas ir ok. Lai jums visiem vēlam izkāpt no komforta zonas. Paldies! Kur mans galvenais fakapa līdzautors. Super, paldies! Laiks jūsu jaukiem jautājumiem uz priekšu. Par to pirmo fakapu, par to kaku fakapu. Tu uztraucies par to ietekmi uz grupu un bija daudz komentāru par to, ka es tur nevarēšu. Pēc tam reāli tu jūti kaut kādu tādu mīnusiņu, vai tas bija tā blā, blā, blā? Nē, es ļoti strādāju pie viņa dzēšanas. Es arī noturēju, lai vēl 2 mēnešus pakonsultējos ar gudriem cilvēkiem, kā vislabāk risināt šādas situācijas. Starp citu, jums kādreiz gadās, ka jums jāmēģina savu melno PR attīrīt. Tev ir jurists? Nē. Kontaktu vizītkarti. To prasiet Māliņam, bet... Nē, bet jūs saprotat, ka vislabāk zina šo tie cilvēki, kur ir profesionāļi norakšanā, ja? Tad viņi zina arī to reversu ceļu. Un tātad tev jāiet pie dzelteno mēdīju ilgadējiem speciālistiem, kas no tās vidas ir ārā. Un tad viņi zina pateikt, jo atbildi ir tāda, tu nekad nevinēsi, ejot pret mēdīju, vai ne? Un tad tev vajag tur tā saudzīgi. Un tad viņš arī teica, nedzēs uzreiz ārā, jo tad būs vēlme pārķert un tā kā vēlreiz ielikt citiem. Un es klausīju, atstāju vēl dažus mēnešus, pēc kādiem 2 mēnešiem, 3 varbūt izņēmu beidzot. Un tā viņš tā dabīgi noklus, jo nebija tāda, viņi izņēma, bet es varu ielikt pats. Šitava daļu mēs izlaidām, un tā viņš kaut kā norimās. Nebija jau tur tā kā neaizgāja tik skaļi kā citi, bet priekš manis tas bija pirmais tāds. Visi vienmēr saka, astronauti pārāk garlaicīga grupa, nav nekāda skandāla, un tad mēs beidzot kaut ko, tur sašukstrējām tur arī. Jāsaka, Marka, ka tu esi labāka marketinga speciāliste, lai šajā TikTok pasaulē
būtu vēlme iekļūt. Jo es līdz šim neesmu bijis, bet tagad tāds, pastīties par to kaku, varbūt arī, bet es saprotu, ka tur vairāk nav viņas, ja? Nē, nu, ja kāds izmaksās man dzērienu, var parādīt, jo manā telefonā vēl tas video ir. Ok, kur var sameklēt tev? Bet ne par to. Jautājums, jo parasti radoši cilvēki iespaidojas no visādām lietām, un arī es saprotu, ka šis tev ļoti daudz paņēma tavas enerģijas domas, un tu pat nevarēji gulēt, tu neminēji tos 3 bērnus, bet ok, fajn, lai viņi paliek, jo bērni arī neļauj gulēt. Vai ir kāda dziesma, kur ir kaut kas no šī, kur tu esi paņēmuši šos pieredzi? Pieredzi? Vispār, nē, dziesma nav, bet mums bija uz mirkli, mana menedžera to visu uztvēra daudz vieglāk par mani, jo es saku, ir krīze, kā mēs risināsim krīzes situāciju, un viņi saka, varbūt sataisim merču. Tā kā. Es nebiju tam gluži gatava, jā. Nē, dziesmā nav vēl iekļuvis nekāds šāds epitets par iekāpšanu sūdos vai uztaisīt limonādi, kad dzīve tev sniedz sūdus. Tā kā tas vēl nav. Bet, zin kā, viss labais varbūt vēl priekšā, jā. Es domāju, ka zemapziņā tas drīzāk ir devis vienkārši kaut kādas tā kā risku izvērtēšanas domu gājienu drīzāk tad uz priekšu, vai ne? Nu, tas ir varbūt, kas ir nācis līdzi, kad katrā tādā publiskā solī. Tad novēlam tev turpmāk izvērtēt visus riskus pirms filmē nākamos TikTokus. Dāmas un kungi, Māra Upmane Holsteina, aplausi viņai!